Ir bailes, kuras mēs atpazīstam uzreiz. Tās ir skaļas, asas, redzamas. Un ir citas, daudz klusākas. Tās neparādās likumos, netiek ierakstītas rīkojumos un nekad netiek oficiāli atzītas. Bet tās ir klātesošas. Tās ienāk pamazām, gadiem, gandrīz nemanāmi. Un tieši tāpēc tās ir tik efektīvas. Tās ir bailes runāt, bailes iebilst, bailes pateikt, es domāju citādi. Un visgrūtāk atzīt, bailes būt godīgam pašam pret sevi. Jo kamēr cilvēks sev saka, ka viņš vienkārši negrib iesaistīties, ka nav ieinteresēts, ka nav politisks, bailes turpina darboties. Tās kļūst par fonu, par normu, par ikdienas stāvokli. Daudziem cilvēkiem Ventspils nav vieta, kur bailes kliedz. Tā ir vieta, kur bailes ir iemācītas. Nevienā dienā, ne ar vienu lēmumu, bet ar struktūru. Gadiem veidot struktūru, kas pakāpeniski māca vienu – labāk klusē. Neviens tev tieši nesaka, ka kritizēt nedrīkst. Neviens nesaka, ka viedoklis ir aizliegts. Tu vienkārši redzi, kā sistēma elpo, kā tā reaģē, kā tā atceras. Īpaši tas ir jūtams pašvaldības uzņēmumos. Tie nav tikai darba devēji, tās ir lojalitātes ķēdes. Un ik viens, kurš nonāk vadītāja amatā, to ļoti labi saprot. Jo vadītājs šādā sistēmā nav tikai profesionāls, viņš ir filtrs. No augšas vienmēr nāk viens un tas pats jautājums. Tas netiek uzdots skaļi, netiek rakstīts ēpastā. Kas jums tur notiek? Un visi saprot, ko tas nozīmē. Tas nozīmē, tu atbildi ne tikai par rezultātiem, tu atbildi arī par noskaņojumu, par klusumu. Tāpēc vadība šādās struktūrās bieži ir spiesta veidot to, ko visi zina, bet neviens nesauc vārdā – bosingu. Nevienmēr tāpēc, ka vadītājs ir slikts cilvēks, bieži tāpēc, ka viņš pats ir sistēmas ķīlnieks. Jo, ja viņš nepārvalda situāciju, jautājumi sāksies par viņu. Un visi to zina. Tāpēc cilvēki iemācās vienu – neizcelties. Un te ir ļoti vienkāršs tests. Katram pašam sev. Vai tu vari iedomāties situāciju, ka pašvaldības uzņēmuma kabinetā fonā skan šī kanāla video? Vai deputāti stāsts par domes sēdes norisi? Ne skaļi, ne demonstratīvi, vienkārši fonā. Ja atbilde ir nē, tas nav jautājums par gaumi. Tas ir jautājums par bailēm. Jo visi to zina, bet visi klusē. Un tieši šis klusums ir sistēmas lielākais sabiedrotais. Sarunas notiek virtuvēs, klusā balsī, ar skatienu uz durvīm, un gandrīz vienmēr ar frāzi tikai nevienam nesaki. Laika gaitā cilvēks pie tā pierod, un, lai ar to sadzīvotu, viņš sāk sev melot. Tas ir cilvēcīgi. Ir vieglāk pateikt, ka viss jau nav tik traki, ka tas jau mani neskar, ka klusēšana ir izvēle, nevis bailes. Te sākas pašapmāns, un paralēli veidojas vēl viena daļa. Tie, kuri publiski atbalsta visu, laiko katru izteicienu, metīsies virsū jebkurai kritikai. Nevienmēr pārliecības dēļ, bieži cerības dēļ. Cer, ka pamanīs, cer, ka atcerēsies, cer, ka kaut kas atliks. Un viņi būs pirmie, kas uzbruks šim video. Ne tāpēc, ka tas būtu nepatiesi, bet tāpēc, ka tas apdraud līdzsvaru. Un tomēr šis nav aicinājums uz dumpi, tas nav aicinājums uz konfliktu. Tas ir aicinājums uz godīgumu, jo pirmais solis nav skaļš. Pirmais solis ir pārstāt melot sev. Atzīt, ka tu klusē, nevis tāpēc, ka tev nav viedokļi, bet tāpēc, ka tu baidies. Bailes nav kauns. Kauns ir izlikties, ka to nav. Un ja tu šo noklausījies klusējot, bez komentāra, bez laika,
Tas ir saprotami. Pārmaiņas nekad nesākas skaļi. Tās sākas klusi, ar patiesību.